Mārcis Strombergs otrās olimpiskās spēles, Mārcis Rīvens jau komentējot olimpiskās spēles, jau tādu prieku sajūtu, mums jau otrā zelta medaļa jau garantēta, ir vislīt notiks, bet Strombim neiet priekšbraucienu, tur ir 4., 5. vieta, knapi kvalificējās pusfināla braucieniem. Rīvenim balstiņi sāk trīcēt, viņš jau saprot, ka kaut kas nebūs labi, un Strombergs pateica tehniskiem direktoram Uldim Pucītim, kaut kas nav kārtībā, es nevaru noķert ritmu, es nevaru kaut ko noķert. Bija pusfināla brauciens, ārējais celiņš, 8. celiņš, BMX-ā tas ir drausmīgi slikti, tāpēc, ka tev pirmā virāžā jābūt pirmajam, bet viņš izšaujās ārā, pirmā virāža, knapi pusriteņa tiesas priekšā, viņš ir visiem pārējiem, un viņš nofinišē pirmais. Un tad viņš pirms fināla brauciena pieiet pie Ulda Pucīša, saka, Ulģi būs. Tāpēc, ka viņš zina pirms fināla, ka viņš uzvarēs. Un kas notika, viņš dabūja sev to, tā kā to sajūtu, ka es esmu uzvarējis, es tagad zinu to garšu. Viņš dabūjis to garšu, ko viņš pirms tam ir sastrādājis. Viņš nostājās uz tā fināla tā brauciena, tā prezentācija. Viņš paskatās pa labi, pa kreisi, ar nožēlu džekiem, pasaules citiem labākiem top BMX braucējiem. Nu, skatieties man, kā sacīt, muguru. Viņš izšaujās ārā un uzvarēja.